Runcis Renārs risināja zinātkāriem un čakliem bērniem domātā žurnāla Kāpēcis krustvārdu mīklas. Vēl bija jāizdomā tikai 2 pēdējie vārdi. Vasaras vakaros sīts un kož. 3 burti. Tā. 3 burti. Pirmais ir O, tātad O, vakaros sīts un kož. Mjau, kas tas varētu būt? Ja būtu 2 burti, tas būtu ots, bet te ir vēl 3. burts, mjau. Kas tas varētu būt? Vai vārdu ods, taču rakstā ar burtu D un S. Izrunā tikai kā ots. Ai. Tātad tas ir ots. Lūk, kā esmu aizmirsis pareizi rakstību. Ai, rakstīsim ots. Tā, te rakstam odiņš. Tā. Aha. Labi, ka tagad rudenī miers no tiem sīcējiem un sūcējiem odu brāļiem. Skatīsimies tālāk. Pēdējo vārdu. Raudošiem bērniem parādās degungalā. Pirmie burti ir pil. Degungalā viņiem parādās pils. Nē. Pīle. Nē, tas ir bez garumzīmes. Degungalā viņiem parādās pil. Vajadzīgs vēl viens burts. Pēdējais burtiņš. Tā. Mjau? Mjau? Vai te kaut kur neraud? Tiešām? Kāpņu telpā kāds raud. Mjau? Paga. Tā, jāiet paskatīties. Mjau. Jāpaskatās. Kur tad tas raudātājs ir? Es jautāju, kur ir tas raudātājs, mjau? Te uz trepēm. Tās mēs Pīka. Mjau? Ko tad tu te sēdi uz trepēm un raudi? Kādēļ? Es netieku atpakaļ istabā. Kā tā netiek? Jā. Es iznācu no istabas, jā, paskatīties, vai vēstuļu kastītē nav ielikt žurnālsēzis. Es biju, lūk, kur tas ir, bet es netieku atpakaļ. Man aizcirtās, tā atslēga, kā to sauc, šleperis. Pīga nav mājās. Es izpētīju visus eža zīmējumus. Es jau esmu nosalusi, bet iekšā netieku. Vai, nomierinies, Pīka. Vispirms mēs neraudāsim. Sameklēsim kabatas lakatiņu. Lūdzu, noslauki, snīpi. Jā. Skaties, kāda tev pīle deguna galā. Jā. Mjau. Pīle. Raudošiem bērniem parādās degungalā. Tā ir pīle. Pīka ir atrisināts pēdējais Kāpēča krustvārdu mīklas vārds. Šodien pats sūtīšu uz redakciju atminējumus. Varbūt dabūšu kādu pārsteiguma balvu. Mjau. Bet ja tā būs šokolādes kaste, es dalīšos ar tevi. Mjau. Jā, protams, jo pīle degungalā bija tev.
Un tu man palīdzēji atminēt, Mjau. Bet tagad, Pīka, padomāsim, kā rīkoties tālāk. Tātad jūsu dzīvoklim nav parasta atslēga, bet ir šleperis, tā teikt, slēdzene, kuras bulta ir savienota ar atsperi, Mjau. Un slēdz automātiski. Vai tā laikam ir, Runci Renār? Man nekad tā nebija gadījies, nekad. Klau, ja jums nav otra rezerves atslēga, tad iekšā tikt nevar, Mjau. Jā, Runci Renār. Nevar. Bet jums ir otra atslēga vai nav? Ir. Runci Renār, otra atslēga ir Pīkam. Pīks jau nav mājās. Jāatslēg viņam ir pakārta kakla augļiņā, lai nepasūtu. Klau, un kad viņš būs mājā? Ko tur var zināt? Kādu? Pusdienas laiku. Mjau. Viss kārtībā, Pīka. Ko? Kamēr Pīks nav mājās, tu paciemosies pie manis. Jā? Mjau, jā. Jā. Ņem savu ezi un ejam. Tā. Vai? Jā, bet ja Pīks pārnāks, kā viņš zinās, kur es esmu? Uzrakstīsim zīmīti, ka tu esi pie manis un piespraudīsim pie durvīm. Jā, lieliski, Runci Renār. Tiešām. Nā, Mjau. Mjau. Ko tas nozīmē? Nekā nesaprotu. Kas noticis, Runci Renār? Mjau, lai es neesmu Runcis Renārs, ja arī manas durvis nav aizkritušas. Vai tad jūs tās neaizslēdzāt? Nē, kāpēc lai tās slēgtu? Kad dzirdēju tevi raudam, es vienkārši iznācu ārā un durvis pievēru. Bet tā sasodītā aizkritņa slēdzene durvis ir aizslēgusi. Jā. Ko nu darīsim? Dziedi vai raudi, durvis ir ciet. Varbūt vajadzētu pieklauvēt. Vai piezvanīt. Kam tad, Pīka? Tur iekšā taču neviena nav. Es esmu šeit. Bet tomēr drošības pēc piezvanīsim. Kāds ir? Ja tu tā vēlies, lūdzu piezvanīsim. Mjau. Nē, neviens nenāk. Tur neviena nav. Jā, tev jāsagaida Pīks. Vismaz tu tiksi siltumā, Pīka. Un tad kopā domāsim, ko darīt ar tām manām durvīm. Vai tagad ejam ārā gaidīt Pīku? Ejam! Augsti, Runci Renār. Pīka, izdomāsim, kā sasildīties. Varbūt kādu rotaļu uzspēlēsim. Jā, Runci Renār. Iesim, Ādamam bija 7 dēli, jā? Labi. Ādamam bija 7 dēli. Ne tie ēda, ne tie dzēra, ne tie zin, kas jādara. Ne tie ēda, mjau, 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 rapapā. Visi dara tā. Šitā, hopā, hopā. Runci Renār, kas tad jums te par diskotēku notiek, ko? Cik labi, Pīk, ka tu esi mājās. Cik labi. Es gāju izņemt ezi, jā, un man aizsirtās durvis. Es netiku iekšā, iedomājos, un tad atnāca Runcis Renārs un teica, lai es ejot pie viņa. Un es arī gāju pie viņa, bet Runcim Renāram arī bija aizsirt
aizslēgtušās durvis, un mēs atkal netikām iekšā, un tad mēs sākām iet ādi, man bija 7 Nu, bet dēli. Pīka! Nu. Es taču tev teicu, esi uzmanīga ar atslēgām. Nu, jā, nu, bet kas tad ir izgudrojis tādas nelabas atslēgas? Tāds, vai ne, kas nelaiž mūs pašas iekšā savā mājā? Pīk, Jā. Klau, Kurš? vai tev ir dzīvokļa atslēga? Man ir Runcerinār. Jā, lūk, aukliņā pakārtas kaklā. Jā, vai redzat, lai nepazūd. Tad tik ejiet mājās, slēdziet vaļā durvis un sasildieties pelēni. Ejam, Pīka. Cik labi, es jau... Runcerinār, lūdzu nāciet mums līdzi. Jā. Būsiet mūsu ciemiņš. Jā, kopīgi paēdīsim pusdienas, Jā. vakariņas, visus izgaldināsim. Jā, jūs varēsiet palikt pie mums pa nakti. Paldies, Pīka. Labi. Bet tomēr agri vai vēlu man jātiek pašam savā dzīvoklī. Jā, bet vai ar mūsu atslēgām jūsu durvis nevar atslēgt? Jā. Nevar, Pīka. Katrām durvīm ir sava atslēga, lai neviens cits tās nevarētu atslēgt. Nu jā, Runcerinār, ja būtu tagad vasara, mēs, ja jums būtu loks vaļā, mēs varētu pielikt garās trepes, es iekāptu dzīvoklī pa logu un durvis atvērtu. Jā, bet tagad taču visi logi ciet, vai ne? Jā, situācija nav no vieglajām. Tā teikt, tā ir sarežģīta. Jā. Nu, bet Runcerinār, vai otras atslēgas jums nav? Ir pelēni, ir arī otra atslēga. Es to biju pavisam piemirsis, mjau. Nu, vai tā arī ir istabā? Nē, tā ir nolikta kādā drošā vietā, tikai man zināmā vietā. Nu, labi, Runcerinār, bet kur ir tikai jums zināmā vieta? Jā, kur ir? Jā, to es šobrīd, diemžēl, esmu piemirsis. Pelēni, bet man ir zīmītes, mjau. O, zīmītes. Jā, zīmītes. Zīmītes, ar kuru palīdzību mēs to vietu atradīsim. Saprotiet, gadījumā, ja es aizmirstu, kur atslēga ir nolikta, ar zīmīšu palīdzību, mjau, es varu to vietu atkal atrast. Interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Un man ir vairākas zīmītes. Es izdomāju, tā teikt, veselu zīmīšu sistēmu. Sava veida šifru. Kuru zinu tikai es. Kas tas ir šifrs? Šifrs, Pīka, tas ir tāds slepenraksts, ko katrs nemaz nevar izlasīt. Šifrā atslēgu zina tikai Runcerinārs. Bet viņš jau nezina, kur to atslēgu nolicis. Nu, bet Pīka, kā tu nesaproti, tā taču nav dzīvokļa atslēga, tā ir šifra atslēga. Uzmanību, pelēni! Pirmajai zīmītei ir jābūt kāpņu telpā. Nu, bet kur kāpņu telpā? Ejam, pelēni, aiz manis! Nu, ko ejam? Kāpņu telpā. Tad mēs atklīsim. Jā, bet kur tās varētu būt, Runcerinār? Jā, to šobrīd esmu aizmirsis. Varbūt zīmīte ir jūsu paskastītē. Paskatīsimies! Nē. Te nevienas zīmītes nav. Hei, Runcerinār! Nu? Varbūt tā ir zem jūsu kājaslauķa. Ejam! Pīk, zelta vārdi! Tā noteikti ir zem kājas. Skatieties! Ir! Atradām! Reiku, paskatieties! Reiku, zem kājaslauķa zīmīte. Tas ir zīmējums. Tas ir šifrs! Jā, skaties, pelēni. Kas te uzzīmēts? Tas ir malkas skaldāmais bluķis. Jā, bluķis. Pareizi, esat atšifrējuši, pelēni. Dodamies uz šķūnīti. Aiziet! Ejam! Pīka! Šifrējam uz šķūnīti! Šifrējam uz šķūnīti! Opā!
Ejam, pelēni. Nāciet šeit uz šķūnīti. Tā. Nu, bet tagad, pelēni, ļoti uzmanīgi. Otrai zīmītei ir jābūt šeit zem bluķa. Mjau. Nu, pameklē, pīka. Ir vai nav? Hei, ir! Mums Renār, ir! Uz tās uzšifrētas PepsiColas un Fantas buņģiņas, skatieties! Tagad varam atšifrēt. Tā, ka nākošā zīmīte, kas norāda atslēgas atrašanās vietu, ir metāla buņģiņu kolekcijā. Ei, pelēni, lūk, te ir, paiet maliņā mazliet, kastīte, mana kolekcija. Cik daudz buņģiņu! Jā, savā laikā es tās krāju. Noliksim kastīti šeit, un jūs, pelēni, pārbaudiet katru buņģiņu. Tā, katru buņģiņu. Kādā no tām jābūt nākošajai zīmītei. Tā, labi. Hei, Runs Renār ir! Skatieties, buņģiņā zīmīte! Tūlīt paskatīsimies, kas tur iekšā. Apā! Tā! Atslēga. Jā, pelēni, tā ir tā pati, tikai daži burti ir izdzisuši, jo zīmīte ir samirkusi. Bet mēģināsim atšifrēt. Skatieties, te ir uzzīmēta atslēga un vārdi pieaukl. Es atšifrēju, Runs Renār. Nu? Atslēga ir pie auklītes. Nu, jūs atslēgu esat atstājis pie auklītes. Pie kādas auklītes? Vai pie kādas? Nu, kur uzrauga bērnus? Nu, tā varētu būt, kāda jūsu paziņa. Nē, pelēni. Es nepazīstu nevienu auklīti. Mūsu mājā nav tik mazu bērnu, pie kuriem nāktu auklīte. Jā. Labi, pameklē. Hei, Runs Renār, nāciet skatieties. Nu? Redzat? Vēl viena zīmīte. Te, Runs Renār, jūs esat uzzīmējis pats sevi. Jā. Redzi, Pika, redzi. Un Runcim Renāram kaklā ir pakārta atslēdziņa. Patiešām. Atslēdziņa piesieta pie aukliņas. Runci Renār, jums atslēga tiešām ir kaklā pakārta. Kaklā? Ei, nu. Patiešām, skatieties, pelēni, lūk, tā ir. Lūk, kur karājās. Tiešām tā ir mana otra atslēga. Redziet, nu, pelēni, kā ar zīmītēm atšifrējām tās atrašanās vietu. Mjau. Jā. Zini, Pīt, es arī savu atslēgu piesiešu aukliņā un uzkāršu kaklā. Nu, jo tad es nekad nepalikšu ārpus durvīm. Un tā kā šodien ar to, šlēperi. Jeb aizkritņa slēdzeni. Jā. Nekad neko nevar zināt ar tām atslēgām. Nu jā, tāpat kā ar tām bitēm, Runs Renār. Pareizi, ar bitītēm.